Mīļie kolēģi, nu jau 10. reizi šovasar Latvijā pulcēsies ārsti no visas pasaules uz 10. Latvijas ārstu kongresu. Pirmais kongress, kas notika 1989. gadā, tā jau šobrīd ir vēsture. Tomēr tā ir ļoti svarīga vēsture, jo toreiz tieši trimdas ārsti bija tie, kuru galvās dzima šī fantastiskā doma, ka latviešiem jāatgriežas Latvijā un Latvijas medicīnai ir jābūt vienotai. Gan trimdas, gan Latvijas kolēģu starpā izveidojās cieša sadarbība. Un šī sadarbība turpinās gadiem ilgi, nu jau gadu desmitiem ilgi. Un varbūt sākotnēji bija vairāk tā, ka trimdas ārsti brauc uz Latviju un palīdzēja latviešiem šeit, bet tagad mazliet mainījušies akcenti un ļoti daudz Latvijas kolēģi dodas ārpus Latvijas, tieši izmantodami šīs ciešās saiknes, kas ir izveidojušās jau faktiski sākot no pirmā kongresa. Un šogad, kad jūnijā pulcēsies Latvijā, es ceru, ka vairāki tūkstoši latviešu no visas pasaules, un ne tikai latviešu, es ceru, ka šīs saites stiprināsies, un šis sadalījums mēs tur un viņi šeit, vai viņi šeit un mēs tur, tas nekad nepiepildīsies. Mēs būsim visi kopā vienoti te Latvijā.